Satversmes 2. pants skaidri un nepārprotami saka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tātad vispirms ir tauta, kurai ir pakļauta likumdošanas vara, Seima, izpildvara, valdības, pašvaldības un tiesvara, kurai būtu jābūt neatkarīgai. Nelielam ievadam izdomāts stāstīšu. Ir skaists dienas rīts. Ģimene gatavojas savam ilgi gaidītajam ceļojumam. Visi ir priecīgi un labā noskaņojumā. Pēkšņi atskan durvju zvans, un tās atverot jūs ieraugat smaidošu vīriešu trīvatni, kur laipnā balsī mums paziņo, ka tagad viņi ir jūsu mājas jaunie saimnieki, un jums tiek dota tieši viena diena, lai izvāktos no mājas ar visām savām mantām. Kad apmulsumā mēģiniet kaut ko iebilst, ka jums ir visi īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti, un nekad neesat bijis nevienam neko parādā, atbilde ir īsa un vienkārši. Jūsu īpašuma dokumentus ir izdevusi valsts, kur neeksistē de jure, un jūsu firmas pārstāvi, kurus jūs ievēlējat demokrātiskās vēlēšanās, ir aizņēmušies no mūsu bankas daudz naudas, garantēt aizņēmumu arī ar jūsu īpašumu. Tā, protams, ir izdomāta pasaka, bet cik tālu no realitātes par to jums spriest katram pašam. Vērojot pēdējā laika notikumus, protestus, piketus, rodas pārliecība, ka cilvēki netic un ir zaudējuši cerību, ka varēs panākt kādas pozitīvas pārmaiņas, piedaloties protesta akcijās. Protestētāju skaits nevis palielinās, bet samazinās, lai gan nav redzami nekādi īpaši uzlabojumi valstī. Kāpēc tā notiek? Pēc manām domām iemesls tam ir viens. Vairums cilvēki ir sākuši saprast, ka partiju sistēma neuzlabos labklājības līmeni Latvijā, bet drīzāk gan otrādi. Tāpēc arī ir zudusi ticība visām partijām, lai cik labi, pareizi, loģiski un skaisti arī nebūtu partiju aicinājumi un solījumi piedalīties protesta akcijās. Daudz to ir sapratuši, daudz vienkārši to apzinās tīri intuitīvi. Sev vēlamās pārmaiņas cilvēki var panākt nevis ar piketiem, protestiem, bet ar konkrētu, likumīgu rīcību, darbu, uzņemoties atbildību. Atbildību par pagātnes kļūdām, par neizdarību, atbildību par šodienu un atbildību par nākotni, mūsu un mūsu bērnu nākotni. Satversmes 2. pants skaidri un nepārprotami saka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, tātad augstākais varas orgāns. Tātad vispirms ir tauta, kurai ir pakļauta likumdošanas vara, Seima, izpildvara, valdības, pašvaldības un tiesvara, kurai būtu jābūt neatkarīgai. Ja izpildvara vai likumdošanas vara neievēro tautas vairākumu intereses, vēlmes, prasības un rīkojas pret tautas vairākumu gribu, ievēroja tikai savu partiju, iespējams arī partijas sponsoru vai arī tautās saukto pelēko kardinālu intereses un izdevīgumu, nemaz jau nerunājot par personīgajām interesēm. Tad tas var tik uzskatīts par varas uzurpāciju un satversmes pārkāpumu. Runa ir par Latvijas kā suverēnas valsts likteņa izšķiršanos. Vai mēs pieļausim, ka neliela saujiņa, ko sauc par partiju sistēmu, kopā ar antikonstitucionālo veidojumu koalīcijas padomu, pilnīgi leģitīmi drīkstēs uzurpēt varu, vai tomēr pārvaldīsim savu valsti paši?